Labvakar! Šovakar atkal kopā ar jums esmu raidījumā Šeit un tagad. Es Aivis Dombrovskis un mūsu studijā ir viesis Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas prezidents, Latvijas Rīgas Stradiņu universitātes docētājs Igors Kudrjavcevs, ārsts. Labvakar! Un tēma mums tā diezgan ambicioza ir. Ciguna atveseļošanās bez zālēm vai veselība? Un, Igor, tu esi Austrumu vingrošanas asociācijas prezidents, arī ar šo cigunu tā kā nodarbojies. Tieši tā. Sāksim par to, kas ir šis ciguna, ko tas vārds nozīmē? Tas vārds nozīmē tulkojumu no ķīniešu valodas. Cī ir dzīvības enerģija un gun ir darbs, un tātad darbs ar dzīvības enerģiju, tādā ļoti plašā nozīmē. Viss, kas ir iekšā, viss, kas ir ārpusē, dabas enerģija, sava enerģija, kā sadarboties ar dabu, ar debesīm, ar zemi, un kā justies labāk. Tātad atvesļoties vai gadījumā vajag izārstēties. Tā ir tāda atvesļošanas sistēma, kur ir 3 dārgumi galvenie. Pareizi domāt, pareizi elpot un pareizi kustēties. Un tad viss tev būs kārtībā. Es tā lasīju, ka tā ir 5000 gadus sena zinība. It kā saka 5, daži saka 4, daži saka 6, bet tik un tad daudz. Nu, tas ir, man liekas, ļoti daudz. Jā. Es domāju, ka laika dzirnas to ir izmalušas, un ja tas ir līdz mūsdienām nonāca, tad kaut kas tajā visā noteikti ir ļoti vērtīgs. Un tieši tā, ļoti laba statistika. Var teikt, visas neefektīvas vai bīstamas metodas vairs neeksistē, tos vairs neizmanto. Un tāpēc pat tagad, ja teiksim, kāda uz pierādījumiem balstīta medicīna cenšas meklēt pierādījumus, vai ciguna tiešām darbojas, tad ķīnieši atbild, mums jau nav tādu jautājumu, darbojas. Nu jā, es domāju, ka tur arī tās katras kultūras īpatnības ir, ko katra kultūra meklē, ja, un vai pieņem lietas, vai mēģina lietas pārveidot. Jā. Un jautājums tev ir tāds, vai ar cigunu var ārstēt, vai arī ar cigunu var dziedināt? Bet man pastāstīs, kāda ir atšķirība. Varbūt tīri juridiska, bet cik es zinu... Ārstē tikai ārsts, un dziedināt var arī neārsti. Nu jā, bet juridiskas definīcijas nav, kas ir dziednieks un kas ir dziedināšana. Tāpēc jebkurš var teikt, ne, cilvēkam bija sūdzības, un tagad viņam kaut ko izmanto, un tagad viņam ir labi. Mums ir ārstnieciskais ciguna, ar ko nodarbojas mūsu asociācija. Viņš atšķirās ar kaut ko no parastā ciguna? Nu, ciguna, parasti viņu klasificē tā cigunu. Ārstnieciskais, skaidrs, kam izmanto slimību profilaksi un arī ārstēšanai. Kaujas, kur dzīvības enerģiju koncentrē rokās, piemēram, jā, vai tur dūrēs, un tad var sīst pa galvu, un droši vien visi jau redzēt YouTube vai kur var paskatīties. Tas tās austrumu cīņās kā daļa no... Jā, un ir tas saucamais mistiskais vai reliģiskais ciguna, kad cilvēks strādā ar to enerģiju, lai tā viņu aiznes kaut kur tālu pie debesīm, vai kur viņš tur grib. Vai iedomāties, ka viņš ir koks, vai viņš ir zvērs, vai viņš ir vēl... Nu, šito mēs arī tā nepraktizējam. Es lasīju, ka ir tie 8 līmeņi, un tā garīgā, kas tie alās sēdošie tur Ķīnā ir, un tās meditē, kad viņi arī ar to cigunu, caur cigunu iet. Principā, man liekas, tas ciguna ir ārkārtīgi plašs, viņš nav tās ļoti kaut kas šaurs. Jā. Nu, viņš aptver daudz dzīves lietas, vai pašu dzīvi patiesībā aptver? Nu, īstenībā jā, tas ir tā kā dzīvesveids, tā var teikt, ka cilvēks jau iemācās strādāt ar to, kas viņam ir iekšā, ar to, ko mēs saucam par to enerģiju. Jo enerģija kā tāda, kā atsevišķa kaut kāda viela vai gāze vai kas, vai kā viņu reizēm sauc, kosmiskā enerģija, viņa nepastāv, tā tas nav. Ir tikai organisma funkcija, tas, kas tur ir iekšā, kā sadarbojas tavas šūnas, tavi nervu centri vai enerģijas centri, un to sauc par enerģiju. Un vēl tas pats ir arī dabā, ja mēs mākam sadarboties. Nu, tad tiešām tas ir dzīvesveids. Kā? Tas tagad, teiksim, ir cilvēki, kas pieiet pie kokiem, atbilstoši ir vīrieši, sieviešu koki, ir enerģija dodošie, enerģija ņemošie. Arī tas. Un tas kontakts ar dabu. Es tev jautāšu vēl tā. Ir tie fiziķi, abi divi profesori, Tito, ja nemaldos bija, un viņi to teoriju par torsionu laukiem. Vai tas ir kaut kas tas pats arī? Nu, ķīniešiem nebija jau. Viņiem tas nebija. Viņiem nebija torsionu lauks, jā. Bet ideja, ka tas vai nav tas pats arī, par ko iet runa. Tā ir tā enerģija, kas ir apkārt. Ja mēs meklēsim tur dziļi iekšā, tad mēs atradīsim tur ļoti daudz līdzīgu lietu. Kā tiek skaidrots, piemēram, kas notiek visumā, kas notiek ārpus zemes, kas notiek starp zvaigznēm, vai
zemes iekšpusē vai dabā. Un ķīniešiem visu to metaforiski aprakstītu, piemēram, kaut kāda puķa aste vai kaut kāda tur stāri vai tur zelta upe vai kas. Nu, tagad fiziķiem gribās rakstīt formulas. Tas vispār reizēm ļoti interesanti. Jā, bet man liekas, ka mēs kaut kā nosaucam vienas un tās pašas lietas ārkārtīgi dažādos vārdos. Kā mums patīk. Tas ir vienkārši svešvaloda. Izstāst vēl tādu lietu. Vai ir kaut kādi kritēriji, kuri cilvēki drīkstētu mācīties cigunu, kuri nedrīkstētu? Nu, teoretiski mācīt. Kā vispār notiek apmācība šajā cigunu? Visdažādākos. Pie mums Latvijā ir visdažādākos veidos. Pārsvara tā, kā kāds cilvēks, kas apgalvo, ka viņš ir apguvis kaut kādu cigunu, viņš organizē tu savu grupu, vai lielu, vai mazu, vai ko. Nu, ārstnieciskai cigunai es strādāju ar pacientiem. Atnāk cilvēks ar savām sūdzībām, stāsta, kas viņam kaiš, un tāpēc mēs izmantojam to, piemēram. Ļoti bieži tagad nāk cilvēki ar veģetatīvām disfunkcijām, ar bezmiegu, vēl locītavu muguras problēmām. Tur tā pareiza vingrošana un dzīvības enerģijas, regulācijas māksla palīdz vienkārši labāk justies. Tātad individuāli. Vispirms es cilvēku, protams, izpētu kā ārsts ne tikai austrumu pa punktiem vai ar mēli vai pulsu, bet arī, normāli laboratorijas. Mūsdienu medicīnas metodas. Jā, protams, tāpēc, ka labas metodas taču, visu kaut ko var redzēt. Un tad šim cilvēkam individuāli es varu parādīt, ko darīt, kā tur pareizi kustināt locītavas, tur rokas, kājas vai kā. Nu, arī grupā mēs tur skatāmies, kur mēs cilvēkiem piedāvājam jau to, ko tā kā drīkst visiem. Nu, teoretiski kontraindikāciju nav, bet praktiski mēs neiesakām ar to nodarboties cilvēkiem, kam ir akūta kaut kāda psihiska slimība, kas tagad vienkārši ir neadekvāts, viņam grūti. Vai tas ir galvenais, praktiski citu kontraindikāciju nav. Ir grūtniecēm, piemēram, mums ir dažas speciālistes, arī ārstes, kas ir izgājušas pašas, iznēsāja bērniņu ar visu cigunu, un tagad bērniņš piedzims, un viņš arī tur sāk kaut ko vingrot. Ļoti skaisti. Es esmu dzirdējis, ka daudz problēmas tādas no nepareizas elpošanas ir, bet atbildēsim pirms tam uz zvanu. Jā, lūdzu. Labvakar. Labvakar. Tagad ir tiešraide? Tiešraide, jā, jūs runājat ēterā patreiz. Jā, gribētos pajautāt tādu jautājumu. Jā, jautājiet, lūdzu. Mani sauc Vīta Zoltnerē. Un, ziniet, tāds jautājums. Rīgā es meklēju tādu vietu par cigunu, gribētu ļoti nodarboties. Un nekur neatradu tādu vietu, kur nevarētu, teiksim, bezmaksas, jo mēs esam trūcīgi, naudiņas maz, un mierinājumu, man liekas, var atrast tikai tādu mierinājumu un iekšējo līdzsvaru caur tādu mācību kā cigunu. Gribētos pajautāt, vai ir Rīgā tāda vieta, kur vismaz pirmajā iesācēja līmenī varētu saņemt tādu palīdzību bez maksas, jo visur tik briesmīgi dārgi. Labi, liels jums paldies par jautājumu. Paldies jums, mīļš. Igor, vai ir tāda vieta bez maksas, kur var to? Principā mēs tagad strādāsim pie tā, un ja viss notiksies tā, kā mēs plānojam, man drīz būs lekcija bibliotēkā Katoļu ielā. Es diemžēl neatceros precīzi to adresi. Manuprāt, Katoļu iela 57, kur ir tieši ir darbs ar bezdarbniekiem, trūcīgiem un tā tālāk. Tur būs vismaz viena ievada lekcija, un ja Dievs dos, tad es varēšu tur turpināt arī tādiem cilvēkiem, kas te var samaksāt. Tas ir ļoti jauki, jo es domāju, teiksim, cik es palasījos, ka tie, kas saucās meistari, viņi brauc uz Indiju mācīties, uz Tibetu, un kur vēl, teiksim, uz to pašu Ķīnu brauc uz klostriem. Tad ir tas, ka no vienas puses jau ir gribās to saņemt bez maksas, bet cilvēkam, lai viņš arī aizbraukt un pilnveidotos, viņam atkal no kaut kā arī vajadzīgs tas viss. Protams. Un es domāju, ka tas varbūt arī veido to dārdzību saveido. Protams. Es domāju, ka tomēr tas izdosies, un informācija noteikti būs arī manā mājaslapā. Un es tā saprotu, ja tas izdosies arī tajā mācību procesā ieviest un realizēt, tad tomēr ārsti vairāk vai mazāk ir valsts apmaksāti amatpersonas.
vai amatpersonu varbūt arī nav, es nezinu. Ja? Tur atkal definīciju jautājumi. Bet, valsts maksā ārstam algu un arī tādā ārstam, kurš pasniegt varētu šo te ārstniecisko cigunu. Iespējams, kādā poliklinikā vai kādā ārstniecības iestādē būs kaut kādas grupu nodarbības, kuras mums to elementāro pirmo līmeni varbūt arī apmācīs. Tas tā perspektīvē, jā. Igor, tātad jautājums par cigunu un par tām tā. Es tev pirms tam jautāju, bet es tev pats piemirsu jau, ko es tev jautāju. Labi, ņemam tālāk. Tātad par elpošanu. Ka visa pamatā, daudz problēmu pamats ir nepareiza elpošana. Vai ciguna tad arī iemāca mums pareizo elpošanu? Jo, to arī sauc par elpošanas vingrošanu reizēm, tā kā tas ir sinonīms. Elpošanas vingrošana ciguna. Tur elpošana ir pamatā. Kā es jau minēju, 3 dargumi. Jāapgūst pareizi domāšana, pareizi elpa un pareizi kustības. Tad elpa ir viena no. Pareizi elpot, lēni, nesteidzoties, turklāt arī viegli, bez forsāžas. Un, lai pareizi izveidināt plaušu, tas apakšdaļas. Tās galotnes, jā. Galotnes parasti mēs izmantojam, bet tas dziļās puses, parasti cilvēks arī nemāk nec pareizi elpot, nec pareizi runāt, nec pareizi dziedāt, piemēram. Ja? Kad darbojas viss, kas darbojas diafragma, tad mēs elpojam ar diafragmu. Diafragma izveidina plaušas. Diafragma masē vēdera dobuma orgānus. Tad uzlabojas veselība. Un atkal tikai cilvēkam vajag mazliet piestrādāt. Kaut 10 minūtes dienā iesācējā. Un tad, ja es cilvēku apmācu, tad viņš tā jautā, un tagad man visu mūžu būs jāvingro? Es saku, jā, visus atlikušas 85 gadus, cik jūs gribat, tad nocīt. Kāpēc nē? Nu jā, jo principā tā elpošana jau aiziet arī līdz šūnu līmenim. Un šūna, ja mēs skatāmies šūnu kā tādu, tad šūna ir kosmos miniatūrā. Nu, tā var teikt, jā. Un tāpēc man ļoti patīk tā ideja, ka savieno visumu ar cilvēku, un cilvēks savienojas savu šūnu ar visumu. Nu, arī un tā. Gaisa ir tas, kas nes to enerģiju. Ir tā meditatīvas tehnikas tādas ir, kad cilvēks iedomājas, ka tiešām viņš ir mikrokosmos. Ka viņš ieelpo viņš ieelpo kosmosu, un tad viņš izelpo ārā savu mazo kosmosu, un tad divi kosmosi saplūst. Bet, ja cilvēkam nepatīk šie metafora, viņš vienkārši elpo. Viņš iedomājas, ka ieelpojot gaisu, kas ir pilns ar kaut ko ārkārtīgi skaisto, un izelpojot tukšu gaisu, tas skaistais paliek iekšā. Tagad mēs iesim reklāmas pauzē. Ja es atcerēšos pēc reklāmas pauzes, es tev pajautāšu par sportistiem. Tur bija viens tāds labs fakts minēts. Tagad, cienījamie skatītāji, maza reklāmas, tējas, kafijas pauzīt. Jauna diena, jauns piedāvājums. 20% atlaide visiem salātiem Dole. Tikai trešdien, 14. septembrī. Tikai ar mans Rimi karti. Rimi. Loto un Džokera izlozēm trešdienās piepulcējusies Viking Loto izloze. Tās laimesta prognoze šobrīd pārsniedz 5 500 000 latu. Vai kādam šonedēļ izdosies uzminēt visus 6 skaitļus? Latvijas Loto loterija izlozes trešdienās un sestdienās pēc panorāmas. Sestdien, 17. septembrī, 11. Saeimas vēlēšanas. Vēlētāji, kuri veselības dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, mājās, slimnīcā vai sociālās aprūpes namā. Pieteikums jāiesniedz atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī līdz 17. septembrim. Pieteikumu iecirknī drīkst nogādāt jebkurš, kam vēlētājs uzticas. Uzziņas par balsošanas kārtību pa tālruni 67 04 99 99 vai internetā. Tā, esam atgriežies pēc reklāmas pauzes atkal ēterā un, cienījamie skatītāji, aicinu jūs iesaistīties mūsu sarunā, diskusijā, zvanot uz televīzijas tālruņa numuru, kur jūs varat redzēt ekrānā aiz manais muguras. Kā arī tie, kas nevarēs sazvanīt vai nesaņems atbildi, jūs varat rakstīt e-pastā. E-pasta vēstulītes un vai Igor kungs vai es mēģināsim jums atbildēt. Un tagad atbildēsim uz telefonu zvanu. Jā, lūdzu. Jā. Jā, lūdzu. Es varu uzdot
Varat uzdot jautājumu, jā. Uzdot. Tātad es strādāju par medicīnas māsu 30 gadus bērnu bāriņu aprūpes centrā Teika. Jā. Uz doto brīdi viņš nav bērnu bāriņu, bet no 18 līdz 25. Jā. Tas nozīmē, es nevaru jums pateikt 25. Tas īstenībā laikam jau ir pusauģi vecums. Jā. Un jūs jautājums būtu, lūdzu? Mans jautājums. Man ir izdegšanas sindroms, jā? Ja es strādāju 30 gadus tur, un uz šo brīdi ar šiem klientiem es strādāju 22 gadus. Jā. Un jautājums būtu par šo izdegšanas sindromu? Jā, par to izdegšanas sindromu. Kur konkrēti, cik ilgi un kā, kur un tā tālāk. Labi, paldies. Mīļš, paldies. Es esmu medicīnas māsa, kura strādā aprūpes centrā Teikā. Jā, paldies, atceramies. Paldies zvanītājiem. Un varbūt tiešām, jā, tā jau nav tikai mediķu problēma šobrīd Ne Latvijā, tikai, protams, bet izdegšanai lielākā daļa pedagoga arī Man ir arī semināru sērija stresa menedžmentā, kuru sadarbībā ar dažām organizācijām es jau sen praktizēju, un Turcīgi un aizņem tādu centrālu vietu, var teikt. Pie izdegšanas sindroma brīnišķīgi palīdz, jo atjauno veģetatīvu nervu sistēmu, arī nomierina centrālu nervu sistēmu, normalizē miegu, atjauno spēkus. Varbūt tiem skatītājiem tā cilvēciskāk paskaidro, kas ir veģetatīvā nervu sistēma. Nu, veģetatīva nervu sistēma... Ko viņa regulē? Viņa regulē visas iekšējas orgānus. Un ja viņa strādā slikti, tad cilvēkam sākas tur rokas trīc un sirds sitās un miega nav un sviedri un viss kaut kas tur notiek, vārdsākot. Tie cilvēki, kam ir jau uzstādīta diagnoze veģetatīva disfunkcija, ļoti labi to zina. Un kam nav, nu tad varbūt arī nebūs. Bet šeit ļoti labi palīdz. Es saku, nu cilvēki tādi nāk pie mums, pie manis arī kā pie ārsta vai uz asociāciju, un tad mēs piedāvājam to individuālu kompleksu. Lai tai kundzei arī teoretiski. Vienkārši jums atliek uzrakstīt noteikti e-pasta vēstuli, kur mēs varam iedot kādas koordinātas vai šīs te asociācijas koordinātas iedot, kur jūs varētu meklēt kaut kādu palīdzību. Es saku tā, var sakt ar to, ka tajā pašā mana mājaslapā ir pieejamas pilnīgi pa brīvu dažas audio meditācijas, kurus, tā es viņu sauc meditācija, kurus klausoties var dabūt mieru. Jā, lūdzu. Vakar. Gribēju pajautāt, kā meistars ir pievērsies visai šai lietai un kas viņu pamudināja, varbūt kādi dzīves notikumi vai kaut kas tāds praktisks, kā tas tieši viņa dzīvē aizsākās visa šī lieta. Paldies! Labi, paldies jums! Paldies! Tiešām paldies par ļoti kompaktu, konkrētu jautājumu. Tas sācies ar, protams, veselības problēmu, ko es saku Jūsti Černobiļas, kad es tur biju. Un tad es sāku meklēt kaut kādas atvesļošanas metodes, kā es varu palīdzēt savai mugurē, locītām un tā tālāk. Bet vēl šeit klāt, ko es gribu akcentēt, informācijas nebija daudz tajā laikā. Un tad es paļaujos uz intuīciju. Un tad pēkšņi, kad pie manis atnāca, es toreiz strādāju radio, un tur atnāca viens cilvēks, kas stāstīja par cigunu, bet viņš bija tik smaidošs un tad spīdošs acis. Un es pēkšņi jūtu, es arī tādu gribu, lai man arī tas pats ir. Es viņu nointervēju un pēc tam aizgāju pie viņa vingrota. Igor, tas, ko es minēju par sportistiem, ir tāds pētījums, ka divām grupām sportistu vieniem deva precīzu kaloriju uzturu, tas, kas ir patēriņš, tāda enerģētiskā vērtība pie skriešanas, un otriem deva uz pusi mazāku. Bet viņiem bija skrienot ārkārtīgi jāpievērš uzmanību savai elpošanai un jāelpo taisni ar domu. Ar domu spēku palīdzību koncentrēt to, kas notiek, kā gaisa plūst, kā enerģija plūst. Un beigās tie, kas saņēma pusi mazāk enerģētiskās vērtības, viņi uzrādīja labāku rezultātu. Un tas konteksts bija tāds, saņem spēku, enerģiju no gaisa. Tieši tā. Cigunisti mazāk ēda. Arī, jā? Jā. Ir fiziski, tiešām. Viņiem negribās vairāk? Viņiem gribās, bet viņiem drīzāk gribās tā kā baudīt jau kaut ko garšīgu. Nē, gribās jau, ne jau, mēs nepārtiekam tikai.
feinšmekeri, jā, ir tie izgaršotāji. Kas ir tie saules ēdēji? Nē, nu tie, kas... Gurmē. Jā, gurmāni. Jā, starp citu, es atceros vienu no mūsu cigunistiem, kad viņi sāka vingrot manā grupā, pēkšņi viņi atnāca tur tādam sūdzībām, saku, es nevaru vairs iedzert šņabiti, katreiz es varēju mazliet, bet tagad es nevaru visu kaut ko. Es šito tur vienkārši nevaru, man vajag kaut ko garšīgo, man vajag tagad kaut ko smalkāku. Ko jūs izdarījat ar mani? Bet tāpat, bet šņabīt, bet smalkāku tikai. Smalkāku. Tā. Jo viņi jau atšķir, jo trenējas taču receptori, kad mēs domājam par to elpošanu, mēs pievēršam uzmanību ķermenī. Un ķermenis atdzīvojas, viņš mums atbild ar savu uzmanību, saka, sveiki, saimnieki, cik sen neesam tikušies. Un tas ir interesants gadījums, ka kad tu nonāc šajā kontaktā ķermeņa sajūtām, tu pat veiklā vairs nevar nopirkt jebkuru produktu, jo tu jau izjūti, kurš ir un kurš nav labs, priekš tevis konkrēti, jā. Vai arī ciguni ir tā elpošana ar čakrām? Kad tu ej caur domām cauri un ir tā čakra elpošana, saucamie tie enerģētiskie punkti, kas mums ir. Ķīniešiem jēdziens čakra viņiem nepastāv, viņiem ir cits nosaukums deņķeņi. Pie tam, ka mēs smejamies, ciguni ir vieglāks par jogu, jo jogam ir 7 čakras, un ķīniešiem ir tikai 3 deņķeņi. Vieglāk iemācīties. Bet principā, jā, kad mēs elpojam vai vingrojam, mēs koncentrējamies uz tiem centriem, piemēram, galvas vidusdaļa. Kad mēs par to domājam, tad hipotālams, hipofīze labāk mums regulē to hormonālu līmeni, un arī tas ir labi. Ne jau tur gaiss tur tiek iekšā, protams, ka fiziski viņš tur netiek, bet kad mēs par to domājam, tad tā hipofīze saka strādāt labāk. Varbūt arī, ka tiek. Gaiss fiziski... Nevis tādā veidā, bet kā skābekļa molekula līmenī. Bet, protams. bet galvenais tā kortikoviscerāla regulācija. Viss sākas galvā. Un, kad smadzenes domā par kaut kādu ķermeņa daļu, tad viņi labāk strādā. Koncentrējas uzmanību. Protams. Jā, lūdzu. Halo. Labvakar. Es vēlētos runāt ar Igoru kungu. Es klausos, jūs iet uzmanīgi. Jūs runājat, lūdzu. Jā, vai ar cigunu metodēm un ar enerģijas metodēm es lasīju žurnālā Citādā pasaule par kunga darbību. Un vai viņš var palīdzēt maniakalās depresijas gadījumā? Saprotu, jā. Labi, paldies jums par jautājumu. Paldies. Var, tad, kad ir depresijas stadija. Tā ir šī mistērija, Nē, tā bija Citāda pasaule. Tas ir cits žurnāls, bija minēts, viņš joprojām ir tagad dabūjams. Bet īpaši, kad cilvēks ir tajā depresijas stadijā, tas ir vecs nosaukums, maniakāla depresija psihoze, tagad to sauc savādāk. Bet, kad cilvēks ir dziļā depresijā, viņam neko negribas, viņš pilnīgi nekustās. Un tad mēs sākam ar to elpošanu un ar plaušu punktu aktivizāciju šeit uz pleciem, uz rokām, jo ķīnieši uzskata, ka plaušu enerģijas trūkums ir depresijas cēlonis. Aktivizējam plaušas, cilvēks sāk elpot un gandrīz vai reizēm ļoti ātri. Jā, tiešām. Tikai tur, protams, pašam jāpiestrādā pie punktu masās, es domāju, pašam tam terapeitam. Es to mistēriju gribēju vienkārši tā parādīt, man šodien arī viņa, šodien vai vakar tikai tā, laikam ir redzams, jā. Šeit ir mans teksts par vienu citu brīnišķīgu lietu, par kristīgo psihoterapiju, par lūgšanas spēku un tā tālāk par sirds centru, kā ar viņu strādāt. Es iesaku pamēģināt, jo tas saskan. Arī ķīnieši savā medicīnā uzskata, ka sirds ir cilvēka centrs, personības centrs, un strādājot ar to, mēs varam dabūt ārkārtīgi brīnišķīgu enerģiju. To pašu saka klasiskā kristietība, to pašu saka, piemēram, arī citas austrumu mācības. Sirds tur ir. Ja jūsu sirds smaida, tad uzskatiet, ka tā sirds smaida Dievam, tad viņš atbild. Tev arī nav, ka tas pats arī notiek. Tu, tāpēc kā ciguni, kā elpot caur ķermeni, koncentrējies uz kādu vietu, kur ir problēma, tāpatās kā lūdzot par šo problēmu, tu jau arī pēc būtības koncentrē uzmanību uz to pašu punktu. Tieši tā. Un es jūtu, ka tā enerģija nāk tajā vietā, jo es viņu saucu. Un ja mēs ticam, ka tiešām mēs ar savu prātu varam ne tikai savu iekšēju regulēt, bet arī saukt talkā citus spēkus, dabas spēkus, dievišķos spēkus, un tad brīnišķīgi. Vismaz, kad mēs par to domājam, kad mēs uzsmaidām tai vietai. Mēs uzsmaidām paši sev. Mēs uzsmaidām paši sev, protams, un mēs uzsmaidām arī tai vietai. Un tur
Viss sākās. Nu, tur tie brīnumi sākās. Lūdzu. Labvakar. Labvakar. Jautājums iekš tā. Ir tāds nosaukums faluņgun. Ar ko atšķirās tad cigun no faluņgun? Un kam domāts cigun vairāk un kam vairāk domāts faluņgun? Paldies jums. Nu, faluņgun tā ir tāda jauna kustība, kurā ir uz tādu, es teiktu tādu politisku akcentu vairāk, jo tā kustība ir izplatīta visa pasaulē. Pie mums Latvijā arī ir, bet tur arī ir kaut kādi vingrinājumi, bet jāņem vērā, ka arī klasiskajā ciguna ir 600 virzienu, kur ir visādi vingrinājumu kompleksi, tāpēc to kustību ir bezgala daudz. Bet tikai ciguna tīrā veidā viņš domāts ir vai no ārstniecībai, kā es jau minēju, vai atveseļošanai, vai tā, bez kādas politikas. Tas nozīmē, ka tas ir instruments, ko var izmantot ļoti, ļoti plaši. Jā, protams. Pareizi sēdēt arī. Ja mēs sēžam tur ar tam muguru taisni, sakrustojot kājās, un tagad vai nospiežam diafragmu. Jā, tad mēs nospiežam, mums ir slikti. Tā mēs sēžam labi, smaidam, kājas tur sakrustotas, tad mēs nelaižam savu enerģiju prom. Arī rokas mazliet šitā, un tā mēs sēžam, mums ir labi, domājam par elpu. Un meditējam. Un galvenais, ka visa uzmanība ir dziļi iekšpusē. Un mēs tā to pasauli ārējo uztvērām. Jā, mēs viņu redzam, dzirdam, bet īpaši nereaģējām. Un tas palīdz saglabāt spēkus, enerģiju. Nevis sirds lēkā uz, vai cik šausmīgi, vai cik šausmīgi tur. Nē, nevajag tā. Tavs spēks tev vēl noderēs. Igor, man vēl radās jautājums, ko es gribēju tev jautāt. Tā kā es interesēju šo cigunu palasījos pirms raidījuma, es uzdūros, var teikt, vai atradu tādu sakarību kā cigunu un hipnozi. Pastāst, kāda ir sakarība starp hipnozi un cigunu? Nu, hipnoze brīnišķīgi labi zina, kas tas ir. Jā, un hipnoze arī ir metode, kas palīdz taču atrast iekšējus resursus cilvēkam, vai pašam, vai ar terapeitu palīdzību. Nu, tā kā es esmu hipnoterapeits, arī tu esi hipnoterapeits. Nu, es formāli tā nesaucos, bet, protams, ka ir ļoti līdzīgas tehnikas, kuru var saukt, piemēram, ar transu tehnikām. Ja, kad mēs koncentrējamies iekšpusē, pašhipnoze, bet cigonā tas var būt kaut kāda centrēšanas tehnika vai kaut kādas meditatīvas terapijas tehnika vai kaut kas līdzīgs. Tad, kad cilvēka uzmanība aiziet dziļāk iekšā, un tur jau meklē to, hipnoze, tas ir trans. Daudz, kas ir līdzīgs. Tas ir laikam tas, kur mēs vienu lietu saucam dažādos terminos. Jā, mums ļoti daudz to saskaist. Bet es domāju, ka laikam pats svarīgākais ir tas rezultāts, ko var dabūt. Nav svarīgi, kā mēs to nosaucam, vai ne? Protams. Atbildēsim uz zvanu. Jā, lūdzu. Halo. Labvakar, es jau uzdevu jautājumu. Labvakar. Jā. Varētu jūs atkārtot viņu, lūdzu? Es gribētu uzdot jautājumu, vai ciguni var palīdzēt puisim, kas slimo ar šizofrēniju. Paldies. Tā ir šizofrēnija. Teoretiski, jā, praktiski man grūti atbildēt, kas konkrēti tur jādara, bet principā visādi veidi vingrinājumi pasaulē ir plaši izmantojami gan pie šizofrēnijas, gan pie citām psihiskām slimībām, lai aktivizētu ķermeni. Bet noteikti tas ir ļoti uzmanīgi jādara. Bet tur ir uzmanīgi, protams, tur tikai ārsta speciālistu uzraudzība, tur nekādi lūdzu, ne tur citi, ja kundze grib, bet mēs varam sazināt. Tiešām tur ir ļoti, es neesmu ārsts, bet tu kā ārsts noteikti var pateikt vairāk par šiem stāvokļiem, šizoidiem. Jā, tur ne jau ārstēt, teiksim, šizofrēniju ar cigunu, bet izmantot cigunu kompleksu terapijā pie šizofrēnijas, jo pie tādām slimībām, kad lietu neiroleptiķus, tad ķermenis kļūst viņš tāds stīvāks. Un tāpēc tas maigas ciguna kustības, kas neprasa lielu fizisku slodzi un lielu ātrumu, var palīdzēt, jo aktivizējot tos muskuļu un kaulu receptorus tādām sarežģītām maigām kustībām, mēs aktivizējam arī smadzeņu asinsrītu, un tas var palīdzēt. Un es domāju arī, ka, teiksim, ja cilvēks, kad, teiksim, šizofrēniķiem noteikti kaut kādu ļoti lielu sāsinājumu, ļoti lielu uztraukumu nebūtu vēlami. Tad nevajag, jā. Un taisn varbūt tieši šīs te maigās kustības, mierīga elpošana spētu viņam noturēties šajā līmenī, ka viņš tāds mierīgs ir un nav šie te sāsinājumi. Bet tad tur jāizmanto tikai tas tāpatās ar epileptiķiem ir.
kam epilepsija? Cilvēkiem ar epilepsijas es arī izmantoju cigunu, ļoti tās maigas kustības. Jo cik viņš uztraukums tā ļoti bieži tas izraisa to veikli. Jā, un ir labi rezultāti, kad cilvēks sāk praktizēt. Tieši tas maigas vai statisku cigunu, kad viņš stāv vai sēž un tikai minimāli kustās, tad nomierina, jo ir arī daudz eksperimentu, ka smadzenes nomierinās. Jā, lūdzu. Jā, halo, es vēlētos uzdot jautājumu Kungam. Jā, lūdzu. Tā, un jautājums būtu tāds. Vispār ievedā pirmkārt jau vēlētos izteikt atzinību Kudraucev kungam par ieguldīto darbu ārstnieciskā cigunu prakšu apstiprināšanā Latvijā par medicīnas tehnoloģijā. Es domāju, tas tiešām bija liels un nozīmīgs darbs. Bet šai sakrā ir arī dubults jautājums. Kāda būtu Kudraucev kunga personiskā nostāja? Kādas specialitāšu ārstiem būtu rekomendējums apgūt ārstniecisko cigunu kā ārstnieciskās metodas? Un savukārt kā pacientam, vai drīzāk jau cilvēkam, kurš vēlas ievērot veselīgu dzīvesveidu, orientēties neārstnieciskā cigunu prakšu klāstā, kurš ir diezgan plašs Latvijā un faktiski nav nekā, teiksim, tāda pārbaudas organizācija, kas varētu pateikt, kurš ir labs vai slikts ciguns, atšķirībā no Ķīnas, kur ir visnotaļ plaša literatūra un tur ir tradīcija. Paldies! Labi, paldies! Te ir daudz jautājumu. Igor, sāksim ar to, kas tad ir ārstnieciskais ciguns? Ārstniecisks ciguna ir ārstnieciska metode, un tagad mums jau top pirmais Latvijas vēsturē tāds universitātes līmenī kurs Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē tieši ārstiem. Arī informāciju var mājaslapā skatīt. Bet kuru specialitāšu ārstiem, teoretiski es atbildētu tā. Kuras specialitātes ārsts gribētu pats justies labāk un mācīt atjaunot savus spēkus un normalizēt arī savu enerģijas patēriņu, varbūt miegu, nogurumu un tā tālāk. Es domāju, ka jebkuras. Bet, protams, to pārsvarā, kuri vairāk strādā ar cilvēkiem. Rehabilitologi, varbūt neirologi. Es domāju, ka psihoterapeiti noteikti. Lūk, bet par to organizāciju, kas varētu, teiksim, kontrolēt vai ko. Kontrolēt, kurš ir ārstnieciskais ciguna un kurš nav ārstnieciskais. Ārstnieciskais ir tas, ko praktizējam mēs. Latvijas Austrumu vingrošanas asociācija, kas ir ārstu biedrības struktūra vienība. Un kur būs atšķirības starp dziedniecisko cigunu? Dziednieciskais ciguna, tāds viņš nav, bet... ir vienkārši, kā saka, ciguna vienkāršais. Kad cilvēki tur pulcējās, un viņi vienkārši elpo sava prieka pēc, un viņi tur uzņem kosmisko enerģiju, bet tur viņi nenodarbojas ar ārstniecību. Tātad pie viņam nenāk cilvēks ar noteikti diagnozi vai ar sūdzībām, viņš netiek tur izmeklēts, izpētīts, un viņam nav nozīmēts ārstnieciskais kompleks. Un tā, bet vienkārši viņi pulcējās, aiziet, piemēram, uz mēžu, svētdienu no rīta kaut kur, un tur viņi vingro, un lai ir. Vai kaujas, tad viņi ir kaujas. Kurš ir labāks vai sliktāks? Jāizvēlas, jāskatās, kas ir tas skolotājs. Jāpaskatās viņam acīs, jāaprunājas ar viņu. Vai jūs gribētu, lai jums ir, piemēram, tas pats kā viņam, vai sarunājoties ar viņu, jūs jūtat mieru vai kaut kādu gandarījumu vai ko? Un es domāju, ka šajā brīdī būs tas, ka kvalitāti nenoteiks ārsta diploms, bet noteiks tā ārsta personība, kurš, tā būs personība, kas, teiksim, būs tā, vai pie viņa ies cilvēki uz to cigunu ārstniecisko vai nē. Tas ir jebkurā specialitātē. Diploms vai certifikāts vēl nenosaka. Tiešām tev taisnība personība. Ja šis cilvēks mācās nemitīgi, viņš savu personību attīst un katru, kā ir zināms, kā ārstam vismaz stundu vai 2 dienā ir jālasa grāmata specialitāte, tad viņš nemitīgi aug. Un vai nebūs arī, Igor, tā, ka, teiksim, tas jautājums taisni par to kontroli? Ja tas ārsts nokārto eksāmeni, ja iegūst, es nezinu, to apakšu vai blakus apakšu papildu, kādu tur to specialitāti. Metodes certifikācija. Šo certifikātu, tas jau ir apliecinājums tam, ka viņš to pārzina. Principā, tas ir apliecinājums tam, ka viņš ir izgājis to apmācību. Saskaņā ar to vismaz mēs varam garantēt, ka ja viņš strādās tā, kā vajag, tad tur nebūs nekāda problēma. Un te pašā laikā var cilvēks arī to apgūt neārstniecisko cigunu. Bet tas nebūs ārstnieciskais. Jā, viņš neskaitīsies, bet pēc būtības viņš tāds būs. Atbildēsim, lūdzu. Lūdzu. Jā, labvakar, vai var runāt? Jā, runājiet, lūdzu. Labvakar. Labvakar.
Es vēlētos uzzināt, vai šī metode ciguna varētu palīdzēt arī onkoloģiskiem pacientiem. Un ja var, tad kā? Labi, paldies jums. Paldies. Jā, var. Es mācījos Pekīnā arī centrālajā hospitālē pie profesora Huana, kas ir speciālists tieši onkoloģijā. Onkoloģiskiem slimniekiem kompleksa terapijā, pēc operācijām, arī tad, kad ir stipras sāpes. Ne jau tikai ar cigunās, to mēs, protams, neuzņemamies, bet kopā tas palīdz vairākos gadījumos. Es saku, piemēram, pēc krūts operācijas sievietēm, kad slikti kustās roka, tur pareizi atslabinoties var ļoti labu rezultātu dabūt. Arī ar tām pašām sāpēm un atjaunot organismu pēc ķīmijterapijas, piemēram, pēc tam visām sēkām. To var, bet tas, protams, notiek individuāli. Tikai individuāli cilvēks atnāk un es nozīmēju terapiju un tur viss notiek. Labi. Es domāju, ka mēs daudz ko paskatījāmies un turpināsim šo visu arī skatīties ceturtdienas vakarā vēl. Un es ceru, ka būs atsūtīti arī jautājumi no skatītājiem, kurus mēs varēsim pirms raidījuma parunāt, pāanalizēt mazliet. Kā izrāda, cilvēkiem ir ļoti liela interese par šo cigunu. Un mēs tā kā tuvamies finālam vai beigām raidījumu. Igor, kas ir tas, ko tu šodien gribētu skatītājiem pateikt? Šodien gribētu pateikt, lai cilvēki uzticas paši sev un nebaidās kaut dažas minūtes dienā sev veltīt. Pareizi elpot un smaidīt. Smaidiet sev, smaidiet citiem. Smaidiet savai sirdī. Jā, tā parasti ir tāds vēl teiciens. Cilvēks, kurš neskatās spogulī, viņam nav lemts vairs ilgi dzīvot šajā pasaulē. Un cik svarīgi ir katru dienu paskatīties spogulī un pasmaidīt sev. Un ir jau tā sakarība, ja tu nemīli pats sevi, tu nevienu citu nespēj mīlēt. Iemīli sevi, un tad tu sāks mīlēt citus. Un es domāju, ka varbūt šeit arī nav jālauž šie šķērpi par to ārstnieciskais ciguna, neārstnieciskais ciguna, jo ciguna pati pa sevi filozofija. Un tāpēc, kā teiksim, skalpeli var izmantot gan arī maizes griešanai, man kādreiz ļoti patika, teiksim, daudz lietas griezt ar skalpeli tieši, speciāli pirt, bet viņi izmanto arī ķirurģijā. Tā kā, ja cilvēks lietos cigunu savas veselības uzlabošanai un ja iemācīs, viņš būs ieguvis un iemācījies to ļoti labā līmenī un iemācīs kaimiņu to darīt, viennozīmīgi, es domāju, ja ārstniecības filozofija ir vesela cilvēku, vai orientācija uz to, lai cilvēks būtu vesels, tad nevajadzētu tur šķēpes laust. Tad ārsts to var darīt, ārstnieciskā ciguna līmenī vai definētā līmenī, un cigunu var darīt, teiksim, tie, kas ir izgājuši apmācījušies. Vai ne? Labi, tā mēs arī šodien šo raidījumu beigsim, un cienījamie skatītāji, tagad gaidam jūs ceturtdien, un visiem ļoti pareizi šovakar elpot, mierīgi pareizi elpojot aizmigt, un ar labvakaru. Jums šovakar atkal kopā esmu Aivis Dombrovskis, un mūsu studijā ir viesis Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas prezidents, Latvijas Rīgas Stradiņu universitātes docētājs Igors Kudrjavcevs. Labvakar. Un pagājušā raidījumā jau mēs iesākām sarunu par cigunu, un tāpēc šodien mēs turpināsim. Un gribēju tev, Igor, pajautāt vēlreiz atkārtot, jo ne visi cilvēki bija sapratuši lāgu, kas ir šis cigunu. Un varbūt vienā vārdā es teikšu, tā ir filozofija. Tā ir gan filozofija, jo tur noteikti zināšanas teoretiskas ir, bet tā ir arī sevis uzlabošana, vingrošana. Tas ir līdzeklis, jo cigunu iekšā ir arī gan šie vingrojumi, gan arī tie, kas ir, kuras lasīt, tie augstākā pagalba, viņas ar meditāciju šo te cigunu iet. Tas ir tas saucamais reliģiskais cigunu, bet es pārstāvu medicīnas cigunu. Tur mums tik augstu nē. Mēs tepat paliekam. Tas nozīmē, ka vienkārši ciguni ir tas, kā tu teici, ļoti daudz virzieni. Jā, daudz virzieni, galvenie 3 - medicīnas, kaujas un reliģiskais. Līdz ar to tā mēs arī... Bet vai ciguni tad ir reliģija?
Ciguna nav reliģija vispār. Reliģiskais ciguna tas ir tas, kad cilvēki sāk tur praktizēt šos vingrinājumus, lai it kā attīrītos no nevajadzīgām vēlmēm, no sliktām enerģijām, un tad varbūt aiziet uz kaut kādu reliģisko praksi. Tad viņš iet uz budistiem vai kur. Bet ciguna pats par sevi nav reliģija, un tāpēc viņš... Bet tad jau arī nav viņam tas reliģiskais virziens, jo ja viņš aiziet uz budismu, tad viņš ieiet budismu reliģijā. Nu jā, vienkārši pasaulē tā viņu klasificē, ka ir tāds novirziens, kas arī saucās ciguna, bet viņš ir tikai domāts tikai tur garīgām vajadzībām. Un tu teici, ka tu pārstāv to ārstniecisko cigunu. Jā. Un ka tagad arī ir tā, ka Latvijas universitātē sagatavos ārstus cigunu speciālistus. Tur ir plānots tāds kurs, tā apmācības programma ir apstiprināta. Un tagad mēs tikai gaidām tos gribētājus. Jau 2 ir pieteikušies. Jā. Jo ārsti diezgan ir konservatīvi tāda publika. Jā. Tam kursam pieteikušies vairāki cilvēki no visām citām profesijām, bet ārsti skatās tā uzmanīgi. Kas tas ir un tā? Un es tev gribēšu tāpēc jautāt, jo nesen bija arī publiskā telpā skanēja, teiksim, kā krējuma izstrādājumi. Valodnieki viņi definēja, meklēja nosaukumu krējuma izstrādājums, atšķirās no krējuma, un ka viņu varētu saukt par krējeli. Tos, ko mēs zinām, pazīstam bestselleri, es pat redzēju, ka arī tulkojumā viņš jau tots kā, vairs nav bestselleris, pa grāmatu, bet ir diž lasīklis. Kā sauks ārstus cigunu speciālistus? Vai tie būs ārsti cigunisti vai kā tā? Vispār cigunu terapeiti viņi tā kā saucās pasaulē visur, bet tur es jau nezinu, tur laikam jāgriežas ir Latviešu valodas institūtā, tur terminoloģijas komisijā. Kas ir? Ci ir dzīvības enerģija, gun ir darbs. Atkal enerģija atkal nav latvisks vārds. Būs darba terapeits, arī nebūs pareizi. Tas ir spēks, bet īstenībā enerģija nav tikai spēks, kas palīdz strādāt, dod iespēju strādāt, bet enerģija ir arī starojums, kas nāk vai no tevis, vai no kurienes. Tad ir gan spēks, gan starojums. Tur būs ļoti grūts darbs, lai apvienot visus tos, bet es to pagaidām, kā pasaule viņu sauc, tā viņu sauc. Un tad man tev uzreiz vēl tās jautājums ķēdītē tālāk bija, teiksim, ārstu terapeitu vai ārsts ķirurgs vai, pulmonologs vai kāds cits ārsts, viņa pakalpojums valsts kompensē, zināmā apmērā. Vai arī ārstu, kurš ir cigunu speciālists, pakalpojums kompensēs? Pagaidām nē. Pagaidām nē, jā. Pagaidām nē. Atsevišķas apdrošināšanas kompānijas, cik es zinu, pat cik ciguna arī ir vingrošana, tad kompensē kā ārstniecisku vingrošanu, bet tā ir tikai šo kompāniju iniciatīva. Valsts pagaidām ne, bet valsts nekompensē arī citus netradicionālus medicīnas pakalpojumus. Ne adata terapija, ne homeopāta. Par tiem es arī zinu, tāpēc domāju, ka varbūt ciguna būs savādāk. Varbūt kādreiz būs, es nezinu. Skatīsimies, cerēsim. Vēl par cigunu. Pagājušā raidījumā bija ļoti daudz jautājumu, kad cilvēki zvanīja, un arī šodien, protams, uzaicinu jūs iesaistīties mūsu sarunā un zvanīt uz studiju un uzdot savus jautājumus. Tā telefona numurs ir aizmugurē redzams man uz sienas uzrakstīts, bet par praktiskām lietām, kā sākt ar cigunu? Ja cilvēks vēlās, viņš varbūt nevēlas tur, teiksim, ārstēt ar cigunu palīdzēt vai dziedināt kādu citu, bet viņš vēlas sev uzlabot enerģiju, spēku iegūt vai pēc kaut kādām slimībām, atveseļošanos. Ar ko viņam sākt vispār? Mēs ar iesācējiem parasti sākam strādāt tā, ka mēs vispirms mācām cilvēku 2 svarīgām lietām - atslabināties un pareizi elpot. Jo tikko kā cilvēks iemācās pareizi elpot, tad uzreiz mainās, var teikt, vielmaiņa. Uzlabojas tur plaušu ventilācija un tā tālāk. Un atslabināties vai koncentrēties iekšpusē, tas nozīmē nomierināt savu smadzeņu garozu, atbrīvoties no liekām domām un vienkārši ļaut ķermenim normāli strādāt. Kur ir tā pareizā elpošana ciguna? Viena elpošana, mēs zinām, ir ar krūtīm, kad elpo, otra ir ar vēdera elpošanu. Bet galvenais, ka lai tā ir brīva, lai tā nav forsēta. Jo parasti cilvēks domā, ka pareizi elpot tur vajag tur obligāti ar vēderu, un pēc tam viņam reibst galvu, tāpēc, ka tā ir hiperventilācija. Jā, pārāk daudz skābekļa asinīs nokļūt. Pats sākums ir vienkārši
ļaut elpai būt tādai, kāda viņa ir. Novērot savu elpu, vienkārši tā kā no malas. Un kad cilvēks saprot, ka elpa ir tāds viļņveida process, kad viņa nekad nesākās, nekad nebeidzās. Un kad viņš iekrīt tādā rezonansē ar šo viļņveida procesu, un tas ir pirmais, kas jau vēr pie tāda atslābuma un iekšējas koncentrēšanas. Tas ir diezgan vienkārši, bet, protams, ir vajadzīga kontrole. Īpaši sievietēm, jo sievietes pārsvarā elpo ar krūtīm, ar krūškurvi augšdaļu. Un tur strādā arī plecu un kakla muskuļi, kas vispār nav vajadzīgs. Un pirmais, ko es mācu, tas ir atbrīvoties no šīs elpošanas. Spriedzi nojaukt. Jā, un tad uzreiz ir miers, un pēkšņi tā uzlabojas pašsajūta, un sēja tāda rozā uzreiz uzlabojas asinsrīta. Pēkšņi cilvēks saka, vai man ir labi, reizēm pat var aizmigt. Jāsaka, cik cilvēkam maz vajag, lai būtu labi, vai ne? Maz vajag cilvēkam, īstenībā, tiešām. Viņš tikai nezina, kur meklēt. Cilvēkam gribās kaut kur aiziet, kaut kur aizbraukt, es nezinu, stāvajam zemēm, un tur kaut ko meklēt kalnos, kaut kādu aizmirsto klosteri. Un tajā klosteri viņš atrod kaut kādus 2 mūkus, kas runā tikai nevienam nepazīstamai valodā. Un pēkšņi viņš apgūst to, un pēkšņi tad viņš apgūst to valodu un izlās tur kaut kādu slēpeno grāmatu, kur ir rakstīts viss kaut kas ir vajadzīgs. Tagad viņš atbrauc atpakaļ, saka, es esmu apgaismots. Tas arī būtu interesanti, bet īstenībā tie risinājumi ir šeit pat. Kā ir teikts Bībelē, tas noslēpums ir tavā sirdī un tavā mutē. Lūk tā. Jā, un skatītājiem es gribu teikt, pirms laika padalīties tādā mazā, ka būs neliels pārsteigums no Kudriavceva kunga jums. Un ne par velti tev šodien tāds arī savādāks apģērbs. Tas nav vienkārši tāpēc, ka nebija kūzila, bet tas ir speciāls. Varbūt pāris vārdos arī pastāst par šo. Tas ir ķīniski, tas saucas IFU. IFU? IFU, jā. Tas nozīmē? Tas nozīmē tas speciāls terps, lai nodarbotos ar kung fu, vai ar cigunu, vai ar tai tzi. Šis skaitās, tad tumši zils ar baltām tam piedurknēm, tas skaitās Brusa Lee kimono. Gandrīz, jā. Jā, man arī, bet man vienkārši krēklis tas. Jā, bet tas arī vienkārši ķīniešu krēklis, jā, bet viņš ir, kā viņu nosaukt. Tā zīdā, piemēram, ļoti labi vingrot kārstumā. Un tie simboli, kas virsū, viņiem ir kaut kāda... Tur ir vienkārši ornamenti, viņiem gandrīz nekāda tur. Tā nav nekāda valodas funkcija vai nes kaut ko tādu? Tas nav, tas ir viens no tradicionālajiem ornamentiem, protams, viņam ir kaut kāda nozīmē, bet nekas maģisks tur nav. Bet ciguni jau noteikti var arī pildīt šādā un var arī pildīt arī šādā kreklā, vai ne? Bet, protams, jebkurā. Es jau tā arī vingroju. Es ļoti reti izmantoju šito pārsvarā tajā televīzijā vai kaut kur. Jā, bet tas tomēr tādu, un laikam, ja tu esi kaut kur autorijas priekšā apmācībā, tas tomēr rada tev... Protams, tas rada kaut kādu saikni ar to egregoru. Jā, atbildēsim uz telefonu zvanu. Jā, lūdzu. Halo. Jā. Ziniet, cik interesanti. Jā, runājiet, neklausieties lūdzu televizorā. Halo. Dzīvoju Jūrmalā, tur, kur klāti tūmā mežs, ogas, sēnes, un man pat neienāk prātā kaut ko lieku fantazēt. 73 gadi, neko īpaši nejūtu. Jā, un kad būtu jāfantazē, jājūt? Ko lūdzu? Halo? Tikai prieku un gribās dziedāt, un līdzi putniem svilpot. Jā. Ļoti liels jums paldies par ierosinājumu, par jūsu pieredzi. Paldies jums. Igor, te es domāju, mēs arī atgriežamies pie tā, ko jau mēs runājām. Un pagājušā raidījumā mēs runājām, ka caur šo elpu cilvēks nonāk harmoniskā saskaņā gan ar sevi, gan ar dabu. Un, protams, es domāju, piektīs, ka jūs to varat iegūt mežā, lasot sēni, sogojot, jo... Ja ņem pēc transa teorijas, kas ir trans, ja jūs ilgstoši būsiet kādā nodarbē, ogosiet, sēņosiet, makšķerēsiet, tad fokusēta uzmanība un vispārējais ārējais atslēgt, jūs nonākat transā un, protams, ka jūs sākat arī automātiski jau zemapziņas līmenī strādāt ar saviem iekšējiem procesiem. Un arī tajā skaitā jūs iegūstat mieru. Jā, tas pats, kas arī ar elpošanu. Atbildēsim nākamu. Lūdzu. Halo, labvakar. Jā, lūdzu, labvakar. Man ir jautājums.
Jā, lūdzu. Neklausieties, lūdzu, televizoru, jā. Runājat telefonu klausulē. Es jau runāju ar sievieti tikai. Jā, bet tas bija pirms tam teikt, jūs esat ēterā. Ok, saprotu. Jā, uzdodiet savu jautājumu. Bet jautājums ir vairāk par cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Vai zināms, ka tur komunistiskais režīms veids represijas pret arī prakses, kuri, cigunu prakses, un kā Falun Gong vai represijas nevis pret Falun Gong, bet tikai pret Falun Gong. Pret cigunu praksi nav Ķīnā nekādu represiju. Un vai ir zināms par tiem represijiem un kāda ir attieksme? Labi, paldies jums. Pret cigunu praksi Ķīnā nav nekādu represiju. Noteikti tas zvanīja Falun Gong pārstāvis, jo viņi paši it kā sniedz kaut kādu informāciju, kā Ķīnā ir represijas pret Falun Gong pārstāvjiem. Šo informāciju es redzēju tikai un vienīgi Falun Gong pārstāvjiem, nekur citur viņas nav, tāpēc man grūti spriest. Bet pret cigunu praksi Ķīnā nav nekādu represiju noteikti, jo tur ir cigunu institūti, universitātes, cigunu katedras. Nav nekāda represija. Jā, bet tas jau ir visur, teiksim, ka politiskā sistēma uzliek savus kaut kādus zīmogus, jā. Tā savulaik Padomju Savienībā reliģija bija praktiski aizliegta, un cilvēki tik vajāti, kuri gājuši baznīcu. Nē, cilvēks vienkārši sākumā teica pret cigunu tur nekas nav. Falun Gong tā ir politiska kustība, droši vien ir kaut kādas domstarpības, bet es saku, informācijas man diemžēl nav. Jā, lūdzu. Halo. Halo. Jā, mēs jūs klausamies. Labvakar. Sakiet, lūdzu, vai ir iespējams arī izārstēt astmu tādu, ielaistu astmu? Astmu? Astmu, jā, elpas trūkumu. Bronhiālu astmu? Jā. Tā jau ir tāda gadījuma ilga, jaunam vīrietim. Labi, paldies jums. Paldies. Igor, tik dziļi. Kāda tā ir astma, vai viņa alerģiska, vai kāda cilvēks var arī varbūt neorientēties tajā? Nē, protams, cilvēks varbūt neorientējas, bet parasti cilvēks zina, vai viņam ir bronhiāla astma vai kardiāla astma. Tas ir plaušu vai sirds, bet ķīniešu medicīnā ir 5 astmas veidi. Es, protams, neiedziļināšu tagad klasifikācijā, bet jā, cigunu palīdzību to ārstē noteikti. Ne jau tikai ar to, bet kā kompleksu terapijas sastāvdaļā. Šis ir diezgan bieži izmantojams. To es varu tikai teikt. Precīzāk, protams, tikai konkrētām pacientām. Jā. Man bija gadījums manā praksē, kad vienai dāmai bija astma un viņa vingrojot pusgadu laikā atbrīvojusies no tā. Un pēkšņi viņa atnāca atpakaļ un prasīja, vai nevar dabūt viņu atkal, tāpēc, ka viņai grupa jāiet uz komisiju. Šitām problēmām es nezinu, ko darīt. Jā, bet... Jā. Tagad, es domāju, ka lēnām mēs ļausim atkal cilvēkiem pārdomāt mūsu pārunāto. Aiziesim mazā reklāmas pauzē, padzersim tēju, paelposim, lai ir spēks tālāko raidījumu daļu norunāt. Un tiešām ļoti liels paldies jums par zvaniem un interesantiem zvaniem un jūsu viedokļiem, jo tie ir svarīgi visiem. Reklāmas pauze. No Knorr gaileņa zupa ar nūdelēm. Tieši tas, kas vajadzīgs. Katru reizi, kad tu lieto skūvekli, vari savainot savu padušo ādu. Bet Dove dezodorants stimulē ādas pašatjaunošanos tikai 7 dienās. Skaistām padusēm 7 dienās. Dove dezodorants. Sestdien, 17. septembrī, 11. Saeimas vēlēšanas. Vēlētāji, kuri veselības dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, mājās, slimnīcā vai sociālās aprūpes namā. Pieteikums jāiesniedz atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī līdz 17. septembrim. Pieteikumu iecirknī drīkst nogādāt jebkurš, kam vēlētājs uzticas. Uzziņas par balsošanas kārtību pa tālruni 67 04 99 99 vai internetā.
pirmoreiz Latvijā ārkārtas vēlēšanas. Vai ievēlēsim deputātus, kuriem varam uzticēt savu valsti un kuri pēc vēlēšanām neliks vilties? Lai tu vēlētāji varētu nobalsot atbildīgi, Latvijas televīzija piedāvā priekšvēlēšanu debatas. Skaties un izvēlies nākotni. Tā nesam atgriežušies atkal no reklāmas pauzes ēterā. Mēs tikko runājam par mantrām, kad elpojot, vai izmanto mantras vai neizmanto cigūnā? Vispār cigūnā izmanto, bet mēs ārstnieciskā nē. Tikai tas saucamas dziednieciskas skaņas, kas mums saskaņā ar to medicīnas tradīciju palīdz, piemēram, skaņa plaušām, aknām. Tā ir tā kaut kāda rezonanses vibrācija no jā, vienkārši plaušu skaņas. Ilgi nevajag tā taisīt. Jā, lūdzu. Halo. Jā, klausot. Tā, mēs arī klausamies. Uzdot kaut tādu jautājumu. Jā, lūdzu. Man vai interesantu, kurš jums gan ir svešs, ja, tas ir, man ir vajadzīga izteikta palīdzība sakarā to, ka es vecs cilvēks esmu sev visā ķermenī izšķīdinājis trombus, ar to es esmu ļoti iegūs, bet man ir problēma. Problēma ir tā, ka izšķīdinot trombus radās nosēdumi. Tātad tā ir masa, kas ir smagāka, kurai ir tieksme nogulsnēt, bet viņa arī iespaido man izteikt asinsspiedienu, jo, kā fizika norāda, tad trauka ar šķīdrumu uzņem spiedienu vienmērīgi, bet ja ir dažādas frakcijas, tas arī tāpatās, bet ja spiediens ir pulsējošs, smagāko frakciju neiespaido. Tas nozīmē, kur man atrodas tie tromba pārpalikumi, tā smagā frakcija, tāds man ir arī asinsspiediens. Es viņus esmu savācis viss kājās, nedrīkstu ļaut viņiem izgulsnēt, bet palīdzību es nevaru atrast, kur dabūt. Sakiet, kur es varētu griezties, lai būtu palīdzība. Tas jautājums noteikti ir interesants ne tikai man, bet visiem sirds asinsvadu slimniekiem, jo to, ko es esmu izdarījis, tas nekad nav darīts. Jūs to tā kā kādu šādu medicīniski, vai cigunu praksi to panācāt, ja tas ir medicīniskās manipulācijas? Es izmantoju pilnīgi netradicionālu līdzekli. Un kā, ja nav noslēpums, varat atklāt? Man nav noslēpums. Ir jau, tur šito, manis nosaukts, viņš ir kā auras atstarotājs, izmantojot ķermeņa enerģiju, ja es bez papildus līdzekļiem, bez papildus enerģijas, bez ķīmijas, bez nekā, es efektīvi varu izšķīdināt asinsvados trombus. Skaidrs. Tā kā es to esmu izdarījis, bet es nevaru savākties ar to. Jā, sapratām. Tiem sāņiem. Es domāju, arī Kudriavcev kungs saprat jautājumu. Paldies jums. Paldies. Tas jau nebija jautājums, bet drīzāk informācija. Informācija, vai ar cigunu var kaut kādā veidā kaut ko, es saprotu, tas jautājums ir uz to orientēts. Kā ciguns šajā situācijā varētu līdzēt? Var, protams, līdzēt šajā situācijā, kad uzlabo sirds asinsvadu sistēmas darbību. Kā ķīnieši teiktu, regulēt sirds uguni, jo sirds skaitās uguns stihijas orgāns saskaņā ar ķīniešu medicīnu. Protams, ka var. Tur jau par auru es neko nevaru teikt, bet principā jau var. Kad iestājās miers, vispār ļoti interesanti, ja kāds cilvēks jautā, man ir, piemēram, problēmas ar plaušām, vai ko man darīt? Man ar kuņģi, man ar sirdi vai ar ko? Gandrīz visiem var atbildēt tā. Jūs lūdzu praktizējiet cigunu. Pie tam reizēm vienu un to pašu vingrinājumu kompleksu.
piemēram, vienkāršāk, tur 8 brokāta gabali. Kāpēc? Tāpēc, ka tas kustību un elpošanas vingrinājumu kompleks ir domāts visiem organiem, lai nevis ārstēt kaut ko konkrētu, sistēmisku, kā ir pieraduši mūsu cilvēki. Ārstējam tikai sirdi pie kardiologa. Bet nobeidzam kājas. Mēs vienkārši nedomājam par kājām. Jā. Nē, šeit tā kā visu kopā uzreiz, un tad pēkšņi cilvēks saka, jā, es vingroju, un man labāk ar plaušām, un man labāk ar kuņģi. Un tāpēc, kad man kāds saka, ka ir tāds augstā līmeņa ciguna, augstākā līmeņa ciguna, nav tāda augstākā līmeņa ciguna. Ir vienkārši ciguna prakse, un vienam pārgāja galva, otram sirds, trešam vēders, ceturtais labāk guļ, kuram ir augstāks līmenis. Visiem ir labi. Un tāpēc praktizēt kaut vienkāršu to statisko cigunu, kur ir 5 pozas, kur var stāvēt, piemēram, ar bumbu, iedomātu bumbu sirds līmenī, kad plaukstas centrs ir krūšs kaula centra līmenī un tā, ar to stiprināt sirdi un muguru. Ja pareizi viņu praktizēt, būs labi. Tas ir ļoti vienkārši. Te nav nekāds augsts līmenis Vai obligāti jābūt ārstam, lai to varētu darīt? Nē, lai praktizētu cigunu, nav jābūt ārstam. Ārstam ir jābūt tā, lai izmantot to kā ārstniecības metodi. To tā arī definēja.